Latvijā aizsākšās viedokļu sadursmes par to, vai valdībai vajadzētu aizliegt islāma sievietēm valkāt sejas plīvuru, kas īpaši aktuāli varētu būt brīdī, kad šeit ieradīsies imigranti no Sīrijas un Eritrejas. Uzrunātie cilvēki ielās gan neuzskata, ka iebraucējs būtu kā jāierobežo. Man šķiet, ka tas nav īsti ok. Kādēļ? Ir dažādas tradīcijas, cilvēki dažādāk skatās uz dzīvi. Kāpēc mēs vienu uzskatām, ka viņš ir galīgi garām? It kā nevajadzētu aizliegt, bet arī ticība jāatļauj, tad vajadzētu nesāt. Bet, kas to lai zina? Man ir savas problēmas. Plīvurs, kur valkā musulmaņu sievietes, tiek saukts dažādi – burka, nikābs, hidžābs vai vienkārši sieviešu plīvurs, taču tā funkcija ir viena – aizsegt sievietes seju un matus. Ļoti liela muslimu sieviešu un islāmticīgo sieviešu daļa visā pasaulē to piekopja kā reliģisku pienākumu un arī ētisku pienākumu. Tas ir saistīts gan ar, teiksim, ar ģimenes kodeksu un ģimenes attiecībām, gan ar pašu reliģiju, jo reliģisks viedoklis par to, vai šis plīvurs ir obligāts vai nē, tas nav tas temats, par kuru zinātnieki ir viensprātis, un tur pastāv domstarpība tomēr. Taču lielākā zinātnieku daļa, islāma zinātnieku daļa, uzskata, ka tas ir obligāts. Tātad ir arī islāmticīgie, kas uzskata, ka plīvurs nav obligāts sievietes apģērbs, taču tā aizliekšana gan nav saprotama. Kādēļ, lai viņš būtu jāizliedz, nesaprot, ja mēs dzīvojam brīvā valstī, kur ir reliģijas brīvība, un cilvēki ir brīvi ģērbties, kā viņi vēlās, un nav nekas, kas apliecinātu, ka tāda ģērbšanās apdraudētu kaut ko. Ja mūsu pašu senču vecmāmiņas, vecvecmāmiņas redzētu, kā tagad ģērbjās, teiksim, sievietes, ja, ko mēs, tad viņas arī baidītos. Ja cilvēki pie kaut kā nav pieraduši, protams, varbūt viņiem var šis dīvaini, bet mums tas ir ticības jautājums. Jo mēs nesakojam modei. Šobrīd Latvijas ielās aizplīvotas sievietes redzam reti, jo šādu sieviešu vienkārši ir ļoti maz. Latvijā man ir pazīstamas kādas 4 vai 5 sievietes, viņas visas ir latvietes. Ikdienā šīs sievietes ģērbjas garā apģērbā un, protams, viņas aizsedz seju, un tas ir tad, kad viņas dodas publiskajās vietās, kur viņas var kontaktēt ar svešiem vīriešiem. Mājās tas apģērbs ir tradicionāls, parasts, kā visas pārējās sievietes. Tur mājas apģērbam nav noteikts nekāds standarts. Turklāt sejas aizsegšana ārpus mājām nebūtu nav obligāta prasība. Tā ir sievietes brīva izvēle. Mums šeit mašī atnāk gan sievietes ar plīvuru, gan sievietes bez plīvura. Tā ir būtībā sievietes brīva izvēle. Jā, un tas plīvurs šeit Latvijā ir tāds stereotips, ka vīrs uzspiež savai sievai nesāt šo plīvuru. Bet patiesībā visas tās māsas, kuras es pazīstu, viņas visas izvēlas to brīvprātīgi. Un pat dažreiz ir tā, ka vīrs nav īpaši apmierināts ar to. Par aizplīvotu sieviešu parādīšanos Latvijas ielās pēc bēgļu uzņemšanas Islāma kultūras centrā izsakās skeptiski. Tas izskatās ļoti jocīgi. Tas ir tik uzpūsts un tik mākslīgi. Šīta problēma tiek radīta no nekā. Tas galīgi šeit nav aktuāli. Un es nedomāju, ka kāds no šiem te bēgļiem, kas atbrauks šeit, tā ģērbsies. Tas ir stipri apšaubāms. Un arī vispār attiecībā pret islāmu kā reliģiju. Tas vēl ir jautājums, cik no šiem te bēgļiem, kurus vēlamies uzņemt, mūsu valsts vēlas uzņemt, cik viņi vispār ir, cik no viņiem ir musulmaņi pēc ticības. Man nav tā, ka man baigi patiktos viņus staigāt, bet man liekas, ka drošāk būtu jāatļaut. Negatīvi. Jūs uzskatāt, ka būtu jāļauj cilvēkiem staigāt? Protams. Tātad galvenais iemesls, lai ļautu sievietēm valkāt plīvurus, ir meklējums reliģiskos pamatojumos. Tikmēr paši Islāma kultūras centra pārstāvji norāda, ka visa problēma esot uzpūsta. Un arī ielās aptaujātie cilvēki īpaši pretenzijas pret plīvuriem neizrāda.